Labvakar, dārgie skatītāji! Mēs atkal tiekamies, un mēs tiekamies atkal ar Jānu Vitenbergu, bijušo satiksmes ministru, un sarunā ar viņu mēs pacelsim nākamo, manuprāt, svarīgo tēmu. Es pat teiktu, ka svarīgāko tēmu, kas Latvijā ir, lai cik tas varbūt neskanētu ironiski vai īpatnē, bet tie ir ceļi. Es zinu, ka es pats dzīvoju Rīgā, un es zinu, ka rīdzniekiem lielākā sāpe ir ceļi, bet mēs varbūt apskatīsimies tādā plašākā mērogā, uz Latvijas ceļiem, uz to ilgtspēju, un ir tāds viens jautājums, kas man visu laiku ir sēž iekšā, ir tas, ko mums darīt ar tiem ceļiem. Jo mēs tā sākumā jau tā mazliet provokatīvi un spekulatīvi teikšu, vai mēs esam spējīgi uzturēt tos ceļus tā kā ilgtermiņā, jo mums viņi ceļi ir lieli. Un tāpēc es pašā sākumā atradu ļoti interesantu citātu, kas bija rakstīts presē. Man liekas, neatkarīgā Rīta avīzē 6. aprīlis 2014. gads, kas īstenībā mazliet provocē sarunu. Un tur ir teikts, Latvijā ceļu ir ļoti daudz, kopā ar pagastu un pašvaldību ceļiem pie 70,000 kilometriem. Uz vienu iedzīvotāju ceļu blīvums ir viens no lielākajiem Eiropā, un Latvijas iedzīvotāju skaits aizvien sarūk. Tādēļ agri vai vēl vajadzētu visiem kopā valstī pašvaldībām risināt šo jautājumu. Noteikt, kas ir prioritāts, un saskaņā ar tām šie ceļi būtu jāklasificē un jāsēd normālā stāvoklī. Daļa ceļu būtu jālikvidē. Tā rakstīja neatkarīgā Rīta avīze pirms 10 gadiem. Man jautājums ir, kā tu šodien sajūti, kas ir sacīts tur? Un jautājums ir, vai ir izvērtēts, kas ir prioritāts, kā tu redzi to ceļu nākotni Latvijā? Ņemot vērā, ka iespējams mums finansējums nav, lai spētu uzturēt perfektā stāvoklī un spētu attīstīt, jo iedzīvotāju skaits ir mazs pret šo milzīgo mūsu teritoriju. Jāsaka sveiki visiem, un uzreiz tāds garš jautājums. Tad Latvijas valsts ceļu bilancē bija 20,000 kilometri, kuri iedalās tad valsts mēroga ceļi, reģionālie ceļi un vietējie mērogi. No 2014. gada droši var teikt, ka situācija ir uzlabojusies vietējiem valsts mēroga ceļiem. Tad lielie ceļi ir salaboti. Tad te var būt jautājums par to, ka nav 4 joslas, 2 katrā virzienā, bet šie ceļi nav bedrēni, viņi ir labā stāvoklī. 14. gadā tas tā noteikti nebija. Tad reģionālie ceļi arī situācija ir uzlabojusies, un īpaši pēdējos gados ir virkni dažādi projekti, kur situācija ir gājusi priekšu, bet vietējiem ceļiem, lai saprastu, tie ir ceļi, kur savieno novada centrus ar pagastu centriem. Bieži vien tur situācija ir nevis uzlabojusies, bet palikusi vēl sliktāk, un tādēļ arī šo ceļu grupa bija mans fokus kā satiksmes ministram. Un arī mums izdevās tās pirmās budžeta sarunas veiksmīgas, lai 45 miljonus, kas ir liela nauda, varētu novirzīt tieši vietējiem ceļiem. Jo atceries, varbūt pirmās reģionālās reformas laikā jau iedzīvotājiem tika solīts tieši šī mobilitāte reģionos, lai no pagasta centriem varētu aizbraukt līdz novada centram, saņemt pakalpojumu, braukt uz darbu vai braukt uz skolu. Bet tas mājasdarbs nebija izpildīts, bet tagad ar šo programmu es domāju, ka iedzīvotāji visos Latvijas reģionos var redzēt, ka ir uzlabojumi tieši, lai savas kārtībā ceļus, kur cilvēki gaida jau tur gadu desmitiem, un tad melnais segums tiek uzklāts. Bet vēl paliek svarīgi, ka šo programmu turpina un tieši šo savienot pagasta centrus ar novada centriem, to var izdarīt. Tas nav nekas nepanesams vai utopisks. Tas noteikti ir jāturpina, un es ceru, ka šis fokus saglabāsies arī turpmākos gados, ka šī programma turpināsies. Bet nepieciešami arī tādi lieli investīciju ieguldījumi tādiem projektiem, kur ir mainījusies pasaule, mainījušies pārvietošanās paradumi, un kur ir vajadzīgs palielināt kapacitāti, palielināt ātrumu, kā iedzīvotāji pārvietojās. Un, es domāju, liela daļa no skatītājiem ir izmantojuši Ķekavas apceļu šo posmu, un cilvēki no Bauskas ir priecīgi, ka viņi saka, var aizbraukt no Rīgas uz Bausku daudz ātrāk, un tādēļ svarīgi, ka Bauskas apceļš arī kā nākamais posms, jo tur viss pilsēties brauc cauri, būtībā tiek pakļaut milzīgam spiedienam, smagās automašīnas veido sastrēgums, un visu dienu tāda automašīnu upe plūst caur pilsētu, un pašvaldība paņēmusi jau vienu kredītu, lai salabotu tranzīta ielu, bet termiņš vēl nav beidzies, ka ir jāņem nākamais. Absurda situācija. Tāpēc man bija svarīgi, ka šo Bauskas apceļu projektu mēs sagatavojam, iesniedzam valdībai, un
runāju ar kolēģiem, ka tas iet uz priekšu, tur viss ir kārtībā, bet Rīgas apceļš valstī noslogotākais ceļu posms, tā kā Gredzens ap Rīgu, tad bija paredzēts nākamajā fonda periodā pārbūvēt, savest kārtībā, lai būtu 2 joslas katrā virzienā, un tad šeit tev kā Rīgas iedzīvotājiem tas būtu liels pienesums, jo tie cilvēki, kas brauc, teiksim, no Ventspils, no Tukuma, no Liepājas, un viņiem jābrauc tālāk uz Vidzemi vai Latgali, viņi varētu braukt apkārt Rīgai bez kavēšanās, un šobrīd viņi sitās cauri visai pilsētai un veido gan sastrēgumus, gan arī tādu nelabvēlīgu nospiedumu uz pilsētvidē. Tā kā te bija līdzekļi, bet esošā politiskā vadība ir pieņēmusi lēmumu šo naudu, kas jau bija paredzēta, vairāk kā 300 miljonus, novirzīt citiem mērķiem, kam īsti šobrīd nevar neviens pateikt, bet Rīgas apvadceļi nebūvēs, un tā ir slikta ziņa. Okay, es sapratu, tas, ko tu saki, ka Rīgas apvadceļš nebūs, tāpēc, ka tas ir politisks lēmums, ko tagad jaunā valdība ir pieņēmusi, un to naudu ir aizvirzījusi kaut kur pagaidām nav īsti saprotams, kur, bet viņš ir tā kā norauts nost, tas projekts apstādināts kas ir bēdīgi īstenībā, jo es zinu Rīgas apvadceļu īstenībā, un, protams, kad, ja viņš spēja apiet apkārt Rīgai, teiksim, uzreiz tā ir milzīga iegūms rīdzniekiem šajā gadījumā. Precīzi, man piemērs brālis no Tukuma regulāri braukā, viņš ir Ādažos strādā, viņš vienmēr sitās caur Rīgu, jo tas ir ātrāk, un es domāju, tādi ļoti daudz cilvēku, bet visvairāk sāp tas, ka tur jau bija piešķirt naudu, Eiropa to bija atbalstījusi, tas viss ir tuvākajos gados būtu izdarāms, Latvijas valsts ceļi arī bija iesaistījušies ietekmi uz vidu, un visi darbi jau tika veikti, un ja mēs šo neizdarīsim, tad mums sāksies ziepes pret Eiropas komisijai, jo tur ir izvirzīts mērķis skaidrs visām dalībvalstīm. Līdz 30 gadam visi šie lielie ceļi ir jāpārbūvē par 4 joslu ceļiem. Un, ja tas nebūs izdarīts, tad 30. gadā mums tāpat var sākties pārkāpuma procedūras, un tas būs jāizdara. Tā kā atmest ar roku to, kas jau bija saskaņots. Tas tiešām ir. Kāda ir tā 30. gadam ir jābūt? TNT ir lielie ceļi, ja tā kā Ventspils, Liepāja, Via Baltica. Via Baltica nav. Tādēļ Bauskas apvadceļš ir ļoti svarīgs, kad mums būs, ko mēs varēsim parādīt progresu. Ķekavas apvadceļš, Bauskas apvadceļš, tur būtu kaut kāda virzība uz priekšu, šobrīd norauts viss, kas bija sākts. Es nezinu, ko tur pateiks. Īsts personīgs jautājums, es par to Via Baltica braucu, uz augstiem sanāk, man rada dzīvo. Viņš tur sačakarā ceļš, lielā mērā tur bija pusotra josla katrā virzienā, un tagad tur ir viena josla katrā virzienā, un kategoriski nedrīkst apdzīt, ļoti saprotu, tas ir satiksmes drošība, bet no otras puses, sākotnējā vīzija taču bija divas joslas, vai gandrīz divas joslas, lai tur var ātri braukt, bet kaut kā tas viss, un ja tu sanāk, kad brauc satiksme liela, brauc mašīnu uz 70 km/h, un milzīgi vienkārši aizkavē visu, tādā ziņā. Un arī apjūg bieži vien autovadītāji drīkst apdzīt, nedrīkst, tur kāds pabrauc maliņā kaut kur, un tās avārijas situācijas rodas diezgan bieži, un te arī pišķīt vēl varēja piemest klāt jau un būtu normāls ceļš. Tā kā es domāju, kaut kādā nākotnē arī šis ceļu posms būs jāpārbūvē. Redzēs, ko teiks Eiropa, vai viņi to attiecinās, uzskatīs, ka tas ir pietiekams, un arī lietuvieši ir teikuši, kad savulaik arī ar viņiem runājām, ka viņi uz Latvijas robežas pusi veiks infrastruktūras uzlabojumus, un negribētos, ka mēs paliekam ar Via Baltica, tādi trešie tēvdāli, un ka mums nav normāla infrastruktūra. Bet, ja mēs atskatāmies atpakaļ kopumā uz situāciju, tad no 20,000 kopējiem Latvijas valsts ceļu bilancē esošiem ceļiem aptuveni puses ir vietējie ceļi, lielākā daļa no tiem grantēti. Un tur tā situācija ir vissmagākā, īpaši pavasaros un rudeņos, kad ceļi nav izbraucami, skolas autobusi nogrimst un dienesta automašīnas nogrimst. Tur investīcijas ir jāturpina, un ceru, ka šī mūsu Nacionālās apvienības programma turpināsies. Reģionālie un valsts mēroga ceļi, tad tur ir jāmeklē iespējas, kā uztaisīt, teiksim, uz Liepāju vai Ventspilu ik pa kaut kādam attālumam kabatiņu, kur būtu iespējams apdzīt, jo uz šīm lielajām ceļiem ar lielo intensitāti, tad nav jautājums par ceļu kvalitāti, bet par to ātrumu un drošību, un tur bieži vien notiek arī avārijas ar
ar bojā gājušiem, un agri vai vēl tas būs jāizdara. Ja, un tad Rīga, ja, tad Dienvidu tilta arī šī pēdējā kārta bija projekts, ja, kuram arī bija līdzekļi līdzīgi kā apceļam, bet tur pēkšņi arī mainījās politiskā vadība. Tur sākumā tie pateica, ka nē. Un es atceros, bija tāda neizpratne, kādēļ šādam projektam, kur visi saprot to vajadzību. Ja, atkal runā par 4. kārtu. Jā, 4. kārtu, ja, kur tika plānots noņemt līdzekļus, bet tagad es saprotu, ka tur ir kaut kāds kompromiss panākts un ka to tomēr būvēs un ka tur viss būs kārtībā. Ja, tā kā, tā bieži gadās, laikam, ja, ka mainās politiskā vadība, ja tur kaut kāda cita prioritāte, bet, lai uzbūvētu Ķekavas apceļu, ja tur bija liekas, vairāk kā 10 gadu un nomainījās daudz ministru. Un satiksmes jomā nevar katrs nākt ar kaut kādu savu redzējumu, ja tur patīk puķpoda vai velosipēda vairāk, ja tu norauj tos projektus, ja, kuri jau ir bijuši, un atkal viss sāc no sākuma. Ja, un tu redzi tās idejas nāk utopiskas, tur kaut kādas pārmaiņas milzīgas, kaut ko apvienot, kaut ko reformēt, plānot, skatīties, visu norauj uz pauzes, ja, kaut kādu gadu ilgāk, un tas jau atstāja iespaidu. Ja, tā kā pēc tam nevarēs saraut, nevarēs apgūt finansējumu, atkal izskan, ka no satiksmes jomas kaut kam citam pārdalīs, tāda muļāšanās uz vietas, bet, bieži vien varbūt gribētos kaut ko virzīt savu jaunu, ja, bet ir jārespektē tas, kas ir iepriekš jau izdarīts, kādi ir šie piedāvājumi, lai viņus varētu laika rāmī izpildīt. Jo forši jau, ka to Ķekavas apceļu pabeidz, tur aizbrauc ministrs satiekās, kur ir pielikuši roku. Ja nav tas rezultāts, tad par ko tev arī tur lepoties vai priecāties. Ja, un sabiedrībai jau rezultāti ir vajadzīgi, visi pēc tiem ir noilgojušies, bet pēdējā laikā īsti nevar to virzienu nolasīt. Ja? Tieši politiski, ko vēlas satiksmes vadība. Tu minēji vienkārši tas man sāpīgs temats bija tas Dienvidu tilta 4. kārta, jo visu laiku tas ir zināms, ka Rīgai tas ir savā ziņā svarīgākais īstenībā tas jaunais projekts, un tas ir gadu desmitiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Dienvidu tilts bez 4. kārtas zaudē 50% vai cik no tā mērķa, kāpēc viņš tika būvēts. Jo 4. kārta ir kas? Tas ir tas, lai tu no Dienvidu tilta var izbraukt uz Jelgavu. Nevis lejā uz Bausku, bet uz Jelgavu. Tur ir milzīgā plūsma, un mēs vienkārši tā kā uztaisam Dienvidu tilta, kur tu var aizbraukt tā kā uz Bausku, bet cilvēki dzīvo visi Jelgavas, visi tā artērija milzīgā, un tad cilvēki pat caur tur tām mazām ieliņām, kaut kā tām pilsētiņām tur labās, un traki īstenībā. Es atceros arī, ka gan tu, gan Edvards arī regulāri Ratniekungs, ja jūs nācāt, ka parādījās tā informācija, ka tur kaut ko varētu kancelēt, ja kas notiek, ja, kāpēc tāds solis, bet tas īsti nebija izskaidrojams. Tā bija varbūt arī tāda kāda politiska greizsirdība, ja, kad Rīgas domē tur kaut kas nelīdz galam varbūt saskanēja, ja, un tad doma, kad varbūt atriepties esošajai koalīcijai, ja, un noraut tādu infrastruktūras objektu. Ja. Es to tā nolasīju, ja, bet beigās jau saprotot, ka tas ir vajadzīgs, tam pretī ir līdzekļi, tad ejam līdz galam, izdarām to darbu, lai viņš nepaliek uzdarīts. Viņš karās gaisā, jā. Bet tad vēlreiz mēs atgriežamies pie lielās bildes par ceļiem Latvijā. Finansējums ir tāds finansējums, kāds viņš ir. Un es vienkārši vēlreiz, tu pieminēji to, ka šos ceļus uz rajonu centriem, ne rajonu centriem, novada centriem šobrīd, jo vienkārši tie novada centri ir bijušie rajonu centri lielā mērā, gandrīz kopējot lielā mērā, jā. Un tad mēs esam kaut kādā transformācijā, bet tādā pozitīvā vektorā, jo tagad mums ir šī jaunie novadi, nevis tie mazie, bet tagad jau cik viņi ir mums ap 30, 32 vai cik viņi mums ir. Un tad šobrīd tas mērķis ir uz šiem novadu centriem, vai ne, tā kā tos ceļus visus tā kā virzīt, vai ne, tādā ziņā. Un tad sanāk, kad automātiski nomirst tie ceļi, kas nav uz novadu centriem, vai ne? Tas bija mans uzstādījums, kā ministram redzot, ka vietējie ceļi pasliktinās, ir administratīvā reforma, kur tas galvenais lozungs bija visiem vienāds pakalpojums, ja, bet ja tu nevar aizbraukt līdz novada centram, kāds tev tur pakalpojums, ja, tā kā, ja tu netiec vienkārši ārā no savu pagastu. Un, tā programma, es varu nosaukt arī praktisks piemērs visā Latvijā. Siguldas novadā Lēdurga, Valmierā Lode, Ogrē Laubere, Dobelēšas aiztrauknieku ceļš uz Ukriem, Tukumā Lestene, Zante, būs arī Viesats. Ja, tā kā visā Latvijas teritorijā virkni ceļu posmi un pielietojot šo dubultās virsmas tehnoloģiju, ja tad, ja tur nenotiek kaut kāda negadījuma, viņi ir veiksmīgi, ja tas ir
finansiāli iespējams risinājums. Ja, tā noslodze tur nav tik liela kā uz lielajiem ceļiem, bet cilvēki pēc tam ļoti atzinīgi izsakās. Tu vari redzēt, kā tās vietas atdzīvojās un uzplaukst. Ja, tā kā es ceru, ka tur nemainīsies kaut kāds politiskais kurs un šī programma tiks turpināta. Pie esošās programmas, teiktu, tuvākajos 4-5 gados tad varētu sasniegt šo mērķi un tad jau skatīties tālāk, ja ir intensitāte liela starp pagastiem, varbūt tur kāda skola pamainījusies, ja, kad vairs nav vienā pagastā, bet ir otrā, tad, lai būtu normāla kustība un kvalitīva braukšanas apstākļi, tas būtu nākamais solis, kurā jāiet. Labi, par finansējumu viņš šobrīd pietrūkst. Tavs redzējums, ko darīt? Es domāju, ka tas viens variants ir tas Ķekavas apveceļš, kas ir sevi labi parādījis īstenībā, jo man vismaz patīk tā doma, jo kas notika, tad, kas ir Ķekavas apveceļš, tas ir šis apveceļš Via Baltica apkārt Ķekavai. Tātad, cik viņš mums ir, viņš ir... Garums ir 18 km, tas kopā valsts izmaksājas ir 250 miljoni bez PVN, un sanāk, ka katru gadu valsts atmaksā privātajiem partneriem 12,53 miljonus eiro. Un tad īstenībā man jautāja, mēs iegūstam jaunu, ļoti kvalitatīvu ceļu, un tas izmaksā valstī 12 miljonus gadā. Tas, manuprāt, ir labs risinājums. Tādā ziņā, jo piedāvājumi ir tas, kad to atbildību uzņemās privātais. Tas nav tā, ka valsts tur izdara, neizdara, jo tur ir jābūt. Jo principā visi tie standarti, cik ir kapitālā uzlabošana, cik ir ikdienas, viss ir nodefinēts ļoti, ļoti precīzi. Tā kā viens ir šis PPP projekts, vai ne, kas ir publiskā privātā partnerība. Viņš ir unikāls pat Baltijas mērogā. Tā ir viena no tām retajām reizēm, kad lietuviešu kolēģi brauc un viņi skatās, kā tas ir strukturēts, kāds ir izdevies. Un Latvijas valsts ceļiem ir kolēģi, kur ir piešāvuši roku un tālāk tad arī nevarētu šādā stilā visus Latvijas ceļus savas kārtībā, bet vēl pāris šādas lielas objekts, kur no budžeta paprasīt uzreiz 100-200 miljonus. Tas nav iespējams, ja, bet izstiept garāk šo atmaksu pēc tam, to var izdarīt, un vēl pāris projekts, es domāju, ka mierīgi var sataisīt. Ja, un, ja Bauskas apveceļš un būs nākamais, ja, tad tā ir Via Baltica, un tas ir agri vai vēl, mums būs jāizdara. Un tad skatāmies tālāk, kas varētu būt nākamais. Jo tie ir kaut kādi 20-30 gadi, kad mēs vienkārši tos maksājumus izstiepjam, un īstenībā to atbildību iedodam privātājiem, kurš to dara. Labi, un tad priekšpēdējais jautājums, ko nevar nepajautāt, ceļi brūk. Un tad man tas jautājums, viņš ir mazliet provokatīvs, tie ceļi brūk, jo mums ir īpaši klimatiski apstākļi, vai arī, es nezinu, tas konkursi, kur ir zemākā cena, tas rezultējās uz nekvalitatīvi padarītiem darbiem, ar domu, ka mēs fokusējamies nevis uz kvalitāti brīžiem, bet visos publiskos valsts iepirkumos mums ir zemākā cena. Vai es nezinu, kāpēc mums tie ceļi sabrūk? Vai tas ir tīri dabiski, ka ja viņi netiek uzturēti un pietrūks naudas, lai mēs uzturētu, tad viņi sabrūk? Es domāju, tur no visa padruskai. Ja ziema ir, vienā ziemā ir 4 ziemas, kā ceļinieki saka, ja, ka sasniegs sniegs, ir salas, pēc tam atkūst atkal. Paši redzam Rīgas ielas, kādas paliek. Ja, tad, pēc tādas ziemas, ja, kur visu laiku mainās laika apstākļi, tad, protams, tas nav tāds veicinošs faktors, ja, vai salīdzināt ar zemēm, ja, kur ir vai konstanti augsta tā ziema, ja, vai sniega un spēcīgi nokrišņi nav vispār. Bet par kvalitāti arī mums ir bijuši virkni ceļu posmi, arī, kuri pēc pāris sezonām vai tajā pašā sezonā jau sabrūk, ja, vai nav normālā kārtībā, tad ar Latvijas valsts ceļiem mums bija aktīva saruna par to, un mēs arī veidzām varbūt tādu skarbus braucienus gan man kā politiķim, gan Latvijas valsts ceļu vadībai. Mēs pavasarī, kad ir tā sliktākā situācija, mēs braucām uz reģionālās vizītēs. Un tad kolēģi man teica, ka pavasarī neviens nekur nebrauc, jo tā situācija ir kritiska. Un tad uz vietas mēs dabūjām visu dzirdēt. Un es domāju, ka arī Latvijas ceļu vadībai bija pamācoši šīs vizītes, lai redzētu to reālo ainu, kas notiek. Jo te arī Saimā, iepriekšējā budžetā, kad aktualizēja jautājumu, ka ceļu budžeta finansējums samazinās, tad budžeta komisijas vadītājs man teica, kā, viss taču kārtībā, kur tad ir problēma? Ja, tā kā ceļi Latvijā ir labi, ja, tā kā, un tas ir toreiz ierosinājumi, paņemiet busiņu, izbrauciet pavasarī pa Latvijas ceļiem, jūs redzēsiet, cik ir labi vai cik nav labi. Ja, tā kā, un
Es domāju, ka kvalitātes uzraudzība tur noteikti ir jāpieliek arī. Jo citreiz tur stāv. Ceļš ir uzbūvēts, kvalitāte ir laba, tā nemainās. Tas nozīmē, ka var. Arī... Jā, bet labi, tad pie tā pēdējā jautājuma, es par to Latvijas ceļiem mazāk, jo skaidrs, ka tur ir ļoti atkarīgs, ka tur pēdējā remonta taisīt, viņi sabrūk vienkārši. Es saprotu, gadiem ejot, tie ceļi sabrūk vienkārši. Tas ir labs piemērs, ka, ja tu veic ceļu uzlabošanu, tādas preventīvas darbības, ka ceļš vēl nav saprotis, tas, ka pie zobārsta tad var sablombēt un zobs turpina funkcionēt, bet ja tu ielēji tik tālu, vienīgā iespēja ir raut ārā, un tad tie pavisam cits izmaksas un stipri dārgāk. Un mums pēc liela daļa tāda reģionālie ceļi ir, kur 30 gadus nav aiztikti, nav labot, un tad viņi šobrīd tādā situācijā, ka tur ir viss jāņem nost un jābūvē pa jaunu. Labi, pēdējais jautājums, mazliet provokatīvs. Tev iepriekšējais jau bija provokatīvs. Tas bija mazliet provokatīvs, šis ir tāds pavisam provokatīvs. Tu esi tukumnieks un ir Rīga. Un tavs skats, kā satiksmes arī tādam, neteiksim fanātam, bet tāds, kurš ir tajā jomā ļoti, ļoti dziļi iekšā par to, kas notiek Rīgā ar tiem ceļiem. Tavuprāt, tas darbs, kas tiek veikts, viņš ir adekvāts vai kaut kas īsti nav kārtībā. Jo viens piemērs, es dzīvoju Mežciemā, un ir Hipokrāta iela, kas ir tranzīta iela, pietiekami liela, un viņi īstenībā ir forši. Es braucu tā kā rudenī, un ir forši iela. Tā kā vispār bez bedrēm ir sen kaut kas tur nesen taisīts, un tas pienāk pavasars, un manā acu priekšā burtiski viņš sabrūk. Tā kā tur bedres. Burtiski viņš sabrūk, un tad es īsti nesaprotu, vai tie tiešām laikapstākļi ir, vai kas notiek, kā, vai cerība vispār tādā ziņā Rīgiem, vai vienkārši, nezinu, finansējums trūkst, vai kvalitāte kaut kādā veidā mums, es nezinu, ko darīt Rīgā. Pavasarī Rīga izsās smagi, bet tad vasaras gaitā līdz rudenim tad pievalk, ja savad kārtībā, un tad atkal tā kā nākamā sērija, bet nevar noliegt, ka tieši dažādās Rīgas apkaimēs tiek klāta šī dubultā virsma, un tās ielas, kuras bija ar zemes segumu, šobrīd ir ar labāku ceļu segumu, un tādas var redzēt ļoti, ļoti daudz. Par to, tā kā, jāsaka, cepuru nost ir lieli objekti arī, kur šie tilti tiek savesti kārtībā, kur arī gadiem nebija izdarīts. Cita pieeja, tā kā šobrīd ir. Es jūtu, es redzu arī ikdienā braucošos uzlabojumus, bet man liekas, tas Rīgas apveceļš arī ir izsnāta liela problēma, kad caur pilsētā nesastos tik daudz smagās automašīnas un arī vieglās, ka tas, man liekas, ir aizšauts garām, ka to neizpildīja. Un vēl skatāmies, apkārt Rīgai, tā ir sazoba ar Latvijas valsts ceļiem, un Rīga būtībā, kā citās arī funkcijās, bieži izpilda pakalpojumu visai Latvijai, visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet pašiem tā infrastruktūra jāuztur pa savu naudu. Un tur noteikti, ka viegli nav. Un, tur, es ceru, ka tā dubultā virsma būs saklāta un tās mazās ielas savestas kārtībā. Lielie šie objekti, tad pēc tam varēs ķerties klāt arī tām, lai uzlabotu to caurbraucamību, lai tas paliktu ērtāks. Labi, teikšu tev, Jāni, lielu paldies. Skatītāji, lūdzu, parakstieties uz kanālu, jo tas ļoti, ļoti mums palīdz turpināt šos ierakstus, spiediet laiku, rakstiet komentārus, jo, ja jūs to izdarīsiet, jūs palīdzēsiet kanālam, lai vairāk cilvēki ieraudzītu šo raidījumu. Paldies, ar labvakar! Paldies!